Vai jūs zinat, kad ir iepriekšējās dzīves? Vai jūs zinat, ka mēs neesam šeit pirmo reizi iemiesojušies šajā miesā, caur kuru jūs klausaties, bet mūsu dvēsele, zemapziņa, intuīcija, mēs neesam pirmo reizi uz planētas Zeme. Vai vispār iemiesojušies kā apzinīgas vai apzinātas būtnes. Un tad, ja tas ir pilnīgi skaidrs, un par to jau ir pētījumi, skolas, arī es esmu pabeigusi reinkarnacionikas skolu, kā aizvest cilvēkus līdz iepriekšējām dzīvēm. Esmu reinkarnācijas speciālists. Ar to jau nodarbojos, jau būs 6. gads, kopš sevi pozicionēju kā pavadonis uz iepriekšējām dzīvēm. Tad savā izziņas ceļā, kad es pati ļoti pētīju un izpētīju savas iepriekšējās dzīves un galvenokārt atrisināju vai atbildēju uz jautājumiem caur iepriekšējām dzīvēm un radu atbildes, un pēc tam jau arī kā konsultants palīdzēju citiem cilvēkiem, daru to joprojām. Esmu speciālists pa iepriekšējām dzīvēm, ja tā varētu teikt. Tas ir ļoti, šodien jau es to varu teikt, ka tas ir ļoti loģisks mans dzīves virziens, jo astroloģiski es esmu dzimusi zem Skorpiona zīmes, Plutona un Marsa planētu apgādībā vai gādībā, vai pieskatīta esmu no Plutona un Marsa, un ļoti lielu saikni jūtu ar Orionu. Lūk, tāpēc tā ir tāda ļoti loģiska mana nodarbošanās šai iemiesojumā, šai apzinātajā, es vēlreiz uzsveru, šai apzinātajā dzīvē. Un jo es vairāk pētu un vedu savus klientus iepriekšējās dzīvēs, jo man ir vairāk skaidrs, ka mēs esam paralēlās dzīvēs, ka laiks mums ir tā kā, mēs esam ļoti gadiem, es pieņemu, ka tā kristietības laiks ir tas, kas mani un lielākoties mūsu cilvēkus ir mācījis, kad mirstam, piedzimstam, kalendārs iet uz priekšu, gadi mainās, bet kaut kādā savādākā plānā, kaut kur citur, mēs esam paralēlās dzīvēs, paralēli. Un paralēli arī ļoti elementāri to varu paskaidrot. Es esmu tā, kas runā, es esmu tā, kas klausās, es esmu tā, kas dzird, un es esmu tā, kas nedzird. Tātad manis ir gan šajā pusē, es esmu gan tajā pusē, un es esmu varbūt pasaules otrā pusē, un caur YouTube dzirdu šo skaņu, ko no cilvēku dzīves nesaprotu, bet sajūtu. Ko es ar to gribu teikt? Kad mēs paralēli dzīvojam, varam dzīvot, var tā arī nebūt, varam dzīvot paralēlas dzīves. Viens aspekts, tas noteikti būtu šīs viņu liesmas, par kuras bija vienu brīdi ļoti modē, bet tas sajuka ar nereālo dzīvi meitenēm, vismaz manā laukā. Pušus es tā mazāk satiku, kuri tiecās pēc savām viņu liesmām, bet tās elementāri ir paralēlās dvēseļu dzīves. Tātad mūsu dvēsele nav viena šķautne, viena visuma dvēsele. Mēs esam sadalījušies vairākos ķermeņos, vairākās dzīvēs, vairākos laikos. Un mēs pieredzam sevi
vairākās vietās un vairākās šķautnēs. Un ne tikai pirms šīs dzīves vai tas, kas būs pēc šīs dzīves, bet arī paralēli. Un tāds piedāvājums, ja jūs gribat redzēt, sajust, saprast, kā jūsu dvēsele pieredz paralēli, nevis iepriekšējo dzīvi, nevis nākamo alternatīvo dzīvi. Kāpēc alternatīvo? Tāpēc, ka visi plūsti mainās, bet kā mēs pieredzam paralēlās dzīves, kur mēs kā dvēseles, nevis kā cilvēks un cilvēka prāts, bet mūsu dvēseli, kur pieredz paralēlās dzīves. Ja tevi tas interesē un uzrunā, vari izvēlēties mani kā pavadoni uz paralēlām dzīvēm. Jāsaka, ka nevienmēr izdodas prātam saņemt atbildes, jo dvēsele ved pa citiem zemapziņas ceļiem, un tie citi zemapziņas ceļi, tas ir tā kā mēs ar iekšējo redzi. Tad iekšējā redze, sajūtas un balss izliek uz apzināto līmeni to, ko dvēsele stāsta. Nu, lūk, un tā kā es ilgus gadus esmu vedusi un vadījusi cilvēkus uz iepriekšējām dzīvēm, tad šobrīd man ir pilnīgi pašai interese izzināt caur jums, mani klienti, par paralēlām dzīvēm. Ko tas varētu dot? Tur ir mūsu iesprūdušās dvēseles daļas. Tātad, kā jau es minēju, mūsu dvēselē ir tikai viena daļiņa šajā ķermenī, jo, ja šajā ķermenī būtu viss mūsu dvēseles aspekts, visa mūsu dvēseles pieredze, tad mēs varētu nostāties Dievam pie labās vai pie kreisās rokas, un mums uz zemes nebūtu interesanti. Tāpēc šajā ķermenī, no kura jūs klausaties, ir viens maziņš dvēseles aspekts, viena maza dvēseles daļa. Cilvēki ir devuši šīm daļām dažādus nosaukumus konsultācijās. Tas izpaužās, klients pats izstāsta to no savas zemapziņas, no savām dvēseles atmiņām, vai tas, ko dvēsele šobrīd ir gatava izpaust cilvēka apziņā vai savu cilvēku prātu, iztulkot vai vēl to var salīdzināt, ka cietais disks ir gatavs uz ekrāna parādīt to kas šobrīd ir aktuāls. Runājot par paralēlām dzīvēm, ir tieši interesanti, man liekas, ir interesanti paskatīties, pajust un iepazīties ar sevi paralēlās dzīvēs, kur mēs, protams, varam būt ļoti dažādos ķermeņos un ļoti dažādās dzīvības formās. Un atkarīgs no tā, kāda ir tā dzīve, bet teiksim tā, pilnveidoties, būt plašākā apziņā, apzināties, ka manī ir arī tāda šķautne un paņemt to, kas ir mans uz šo dzīvi. Jo šeit, no šīs dzīves, kuras mēs skatāmies, mēs esam visapzinātākie. Un miedarboties šai manā piedāvājumā, tas sanāk miedarboties pašiem ar sevi, ar savu dvēseles šķautni, ar savu dvēseles aspektu. Vai nu viņu pieņemt šajā dzīvē, piemēram, ja cilvēks atnāk ar jautājumu, gribu rakstīt grāmatas, gribu adīt tamborē, gribu cept kūkas, un mēs atrodam tādu paralēli vai tādu iepriekšējo dzīvi, kur tev ir šī pieredze, kur tu to dari veiksmīgi, kur tev tas veiksmīgi sanāk, un paņemt to priekš sevis tādā ļoti enerģētiskā plānā, nevis no grāmatām kaut kur bibliotekā, bet no savas bibliotekas. Mēs to vēl arī saucam par kā šī biblioteku, vai ne? Lūk, šāds unikāls piedāvājums man ir šobrīd. Šo piedāvājumu jūs varat pieteikt pie manis, rakstot man privāti vai zvanot.
Darbojamies mēs apmēram 3 stundas, mazāk es nesolu. 3 stundas tas ir tas optimālais laiks, ko mēs darbojamies. Pirmkārt, mēs izrunājam, ko tad tu kā klients vēlies. Tālāk ejam uz iekšējo ceļojumu. Un mazlietiņ vēl laiks ir vajadzīgs, lai mazlietiņ to visu apdeitotu, atverot acis, protams, ka neskrienam uzreiz ārā uz autobusu vai uz mašīnu vai savās lietās. Tāpēc 3 stundas ir tas laiks, ar kuru rēķinieties pie manis. Maksā tas 100 eiro. Un ko jūs iegūstat? Kā jau es minēju, jūs iegūstat redzējumu caur savu iekšējo prizmu, caur savām sajūtām, svarīgi caur sajūtām. Noteikti pēc tam ir vairāk vai mazāk, bet kādam ir kāds mājas darbs, ko es saucu par mājas darbiem. Ir kaut kāds uzdevums vai kaut kādas darbības, kuras ir jādara. Viņas nāk caur simboliem, notikumiem. Un, piemēram, ja jūs gribat cept kūkas un nekad to neesat darījuši, un tad ir kaut kāda iepriekšējā vai paralēlā dzīve, un jūs redzat, ka tas, piemēram, notiek tā, ka tur saprotat, ka, piemēram, jums varētu vislabāk sanākt tieši medus kūkas. Nu, tad tas nākamais ir solis, mājasdarbs ir sameklēt labu medu. Un sameklēt vislabāko recepti vai kursus, kā labi cept medus kūkas. Protams, ka cilvēki nenāk ar jautājumiem par kūkām, bet es tā, lai būtu vizuāli, varat uzkonstruēt apmēram, kā tas notiek, kā tas ir bijis līdz šim. Un, protams, enerģijas mainās. Īstenībā, kas ir pats galvenais, mainās enerģijas. Enerģētiskais slānis, kaut vai tas pats šaubu slānis vai intereses slānis, viņš vairs nav. Un ienāk jūsu dzīvē jaunas intereses, jaunas enerģijas, jauni notikumi, jaunas atklāsmes. Un tas no sākuma konsultācijas laikā un droši vien tās dienas laikā. Tās var būt tikai tādā kā lietus veidā vai enerģētikas veidā vai smalkajā plānā. Nu, tālāk ir jūsu pašu izvēle, ko jūs ar to darat un kā jūs tālāk ar to iegūto sajūtu, iegūto informāciju, kā jūs ar to tālāk dzīvojat. Nu, tālāk, tā kā, ja ir interese par paralēlajām dzīvēm, paralēlajām dvēseļu dzīvēm, paralēliem dvēseļu iemiesojumiem, tad esat laipni aicināti.